Labdien, mīļo skatītāji! Es dzirdēju baumas, ka šī nedēļa, kas tūlīt būs romantikas nedēļa. Pagājušo nedēļu tu droši vien ievēroji, ka gaisā jau ir jūtams pavasars, un mēs runājām par brīnumiem un vēl nezinu ko. Šis viss ir uzņēmis apgriezienus. Un, lai varētu šo romantiku izbaudīt, man šķiet, ka vajadzētu iemācīties ļauties. Tas ir viens, un otrs atrast savā dzīvē tādu interesantu lietu kā emocionālās naglas, ko mēs varam iedzīt sev vai savam partnerim. Tikai atcerēsimies, ka varbūt daram to pozitīvā formātā. Un kā jau jūs zinat, nedēļas noslēgumā ir svētki. Jums gan šķiet, ka varētu būt droši vien arī nesvinēt tos svētkus, jo viņi velkās no kaut kādiem laikiem līdz, par ko nav foršas sajūtas, bet svētki ir un paliek svētki. Un ja tu laicīgi noskaņosies viņiem, tad kāda gan varētu būt šī nedēļa? Rūna ieteikums šajā nedēļā nesteigties un negāzties virsū romantikai. Piemēram, ja jums romantika saistās ar 8. marta svinēšanu, lai tā būtu, bet nesāciet to svinēt, piemēram, 3. vai 4. martā, tad jūs sašķēdīsiet visu to. Bet gatavoties taču var sākt svētkiem laicīgi. Tas ir iekrāt ziedus un šampaniešu. Idejas. Jā, var, protams, var, bet tad turēt šīs idejas tā kā variantus, jo tā romantiskā enerģija tomēr pieprasa radošumu. Tu jau teici, ļauties notikumiem un radoši tajos ieiet. Darīt kaut ko tādu, ko nereiz neesat darījuši. Sagatavot pārsteigumus. Tās ir tās emocionālās naglas, jā? Vispār jā. Vispār jā. Var arī būt tāds pārsteigums, kas nav kā nagla, bet tādā skrūda. Tas ir tā ilgstoši. Jā, tāda ilgstoši kaifs tāds. Romantiskā skrūva, jā. Ir jauns kokteils, romantiskā skrūve. Romantiskā skrūve. Lūk, jūs jau viena ideja, kā pavadīt šo nedēļu. Pajautāsim arī pārējiem viedajiem mūsu kolēģiem, ko viņi domā par romantiku. Šajā nedēļā, šajā romantiskajā nedēļā domā par Rozu Luksemburgu un par Klāru Cetkinu. Tā kā 8. marts tradicionāli ir sieviešu diena, kur reizi gadā sieviete tiek atzīta kā cilvēks, tad tieši Roza Luksemburga un Klāra Cetkina deklarēja to, ko mēs varam zaudēt, viņas teica par sievietēm. Mēs varam zaudēt tikai savas važas. Tad lūk, važas ir tā lieta, kas diezi ir romantiska. Un ja važas jums ir ģimenē, tad tur ir maz vietas romantikai. Kas gan būs šīs važas? Šīs važas ir izdomāti pienākumi, šīs važas ir izdomāta laime. Es iesaku nedomāt par laimi tādās kategorijās kā ierasts, bet skatīties ar atvērtām acīm, kur mēs varam atrast kādu brīnumu, kur mēs varam atrast kaut ko, kas pārsteigs gan mūs pašus, gan cilvēkus, kurus mēs gribētu pārsteigt un izbrīnīt. Ja jūs 8. martā nesīsiet tulpi savai mīļotējai, te es vēršos pie vīriešu kārtas skatītājiem, tad jūs būsiet 8. martā aiznesuši tulpi. Bez tulpes nešanas vēl ir daudz citas lietas. Pavaicāsim Pēterim,
ko viņš domā par šo burvīgo romantisko nedēļu, kurā mēs atminamies sievietes, kurā mēs atminamies Klāru Cepkinu un Rozu Luksemburgu. Labā ziņa ir tā, ka šogad 8. marts iekrīt svētdienā, un tas nozīmē to, ka vīriešu kārtas pārstāvjiem nebūs pienākuma apsveikt savas sieviešu kārtas kolēģes, un viņa varēs koncentrēties uz tiešām mīļām, tuvām sievietēm. Varētu domāt, ka 8. marta svētki, kurus mēs tā ļoti gaidām, ir par emancipāciju, par to, kā mēs jūtamies kā indivīdi šajā sabiedrībā. Tomēr šī ir romantikas nedēļa. Tas nozīmē to, ka mēs varam atvērt savu sirdi, palūkoties apkārt un ieraudzīt otru cilvēku, sastapt otru cilvēku, un tad būs labi. Būs ļoti labi. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, dārgās Latvijas iedzīvotājas, šī ir romantikas nedēļa. Šī ir nedēļa, kad būsim priecīgi, būsim laimīgi, būsim interesanti. Un tad dzīve uzzaigos dažādās krāsās. Būs laba nedēļa, tiešām no sirds, būs tā.